pārstāvu Rīgas enerģētikas aģentūru. Mans vārds ir Arnis Lēlītis. Es vadu arī Rīgas enerģētikas aģentūras energoefektivitātes informācijas centru, kura katrs rīdzinieks, un ne tikai rīdzinieks, protams, var gan tiešsaistes režīmā, gan arī klātienē saņemt informāciju, saņemt ēkas atjaunošanas plānu. Ja? Lai to izdarītu, pēc būtības ir ļoti vienkārša darbība jāveic, jāieiet tādā resursā renovē.lv, nospiežam podziņu uz pieteikties semināram, ja, un attiecīgi atvērsies kalendārs, kurā jūs varēsiet izvēlēties sev vēlamo laiku. Mēs satiksimies tiešsaistē. Šis tiešsaistes formāts ļoti izdevīgs ar to, ka cilvēki no dažādām vietām var vienlaicīgi pieslēgties šai sarunai, ja, un kā mēs zinām, daudz dzīvokļu ēku dzīvokļu īpašnieki dažreiz atrodas dažādās vietās, ja, dažreiz ārzemēs, ja, un tad viss šajā vienā resursā mēs varam satikties un visus jautājumus izrunāt. Protams, ja, mēs vēlamies savu māju atjaunot. Ja. Un mūsu tekošā situācija ir sekojoša, ka lielam vairumam no mums rīdziniekiem, jā, vismaz spriežot pēc māju skaitu, kas vispār Rīgā ir, pieder šādas tipveida ēkas. Jā. Šoreiz šīs dienas seminārā vairāk būs akcents tādu tipveida apbūvi, bet tas neizslēdz arī vēsturiskā centra vēsturiskās mājas, arī tās šo ēku dzīvokļu īpašnieki arī ir laipni gaidīti, un arī šiem īpašniekiem ir pieejams dažādas līdzfinansējuma programmas, par kurām mēs arī pieskarsimies. Ja? Un tātad tas secinājums ir sekojošs. Tajā brīdī, tad, kad mēs saņēmām šos dzīvokļus, tas bija 30, 40 gadus atpakaļ, daudz no mums varbūt tās vēl bija pavisam mazi, ja? Protams, tā bija ļoti liela veiksme ģimenei saņemt šajā daudzdzīvokļu ēkā atsevišķu dzīvojamo platību. Ja? Viss bija pietiekami skaisti, viss bija jauns, visi krāni strādāja, ūdensvads darbojās, par apkuri nebija jāuztraucās, logi slikti vērās ciet dažiem, ja? Līdz ar to tika nodrošināta ventilācija, ja? Kas vēlējās tiek kaut pielaboja, tas daudz, kas šajās ēkās ir dzīvokļos, ir izdarīts arī ar savām rokām, ja? Bet gadi iet, pagājuši 30, 40 gadi, 50 gadi, 60 gadi atsevišķām ēkām ir, ja? Un tajā brīdī mēs pēkšņi saprotam, ka varbūt tās mēs nesaņemam tos pakalpojumus, ja? Tur ūdensvads, kanalizācija laika pa laikam atsakās darboties, ja? Apkuras sistēma mēs maksājam, piegādā mums siltumu, mēs par to maksājam ļoti daudz, bet nevienmēr saņemam šo siltumu. Ja? Un tad rodas jautājumi, kā tad īsti ir ar to mūsu māju. Un tad mēs skatāmies uz jaunajiem projektiem, cik tur smuki, tur ir apkārt žodziņš, tur ir bērnu laukumiņš un labi saplānotas autostāvvietas. Ja? Un kāpēc mūsu mājām tā nav? Ja? Jo nav noslēpums, ka tad, kad šīs mājas būvēja, kaut ja mēs pieskaramies tam pašam autostāvvietu jautājumam, tad uz visu māju bija 4-5 automobīļi, ja, un, protams, nebija problēmas tos nolikt pie mājas. Ja, bieži vien iedzīvotāji pat pie mājas neturēja, bija speciāls garāžas glabāšanas vietas, kur tas auto tika aizdzīts un ar to tika brauc tikai svētdienās, bet šobrīd katrā dzīvoklī ir 2 autiņi, ja, un līdz ar to tad dažreiz rodās problēma, piebraucot pēc darba vakarā, pie savas mājas es nevaru nolikt mašīnu, ja, un man vēl papildus jāveic kaut kādas darbības, meklējot šo stāvvietu. Ja. Dzīvokļi mēs uzturam labi, ja, un bieži vien tie ir skaisti izremontēti, bet kā to kāpņu telpu. Ja, jo man konsultācijās bieži iedzīvotāji saka, man foršs dzīvoklis, labprāt aicināt ciemiņus, nevar aicināt, jo mums tā kāpņu telpa tik briesmīgā stāvoklī. Ja, un es saku, kāpēc jūs jau neko nedarat? Ja, un tad atbildi ir, bet tas taču jādara pārvaldniekam. Ja. Un šeit ir viena tāda ļoti būtiska izpratnes neprecizitāte, jo pēc būtības daudz dzīvokļu ēka, gan dzīvokļi, gan koplietošanas telpas pieder mums dzīvokļu īpašniekiem. Ja? Un līdz ar to mums ir jādod šai servisu organizācijai, kas, piemēram, varbūt viens vai cits nama apsaimniekotājs, kas nodarbojās ar šo biznesu, ja? Un tad mēs dodam šo rīkojumu, šos darbus veikt. Bet tas jau nav tik vienkārši, jo, lai pārvaldnieks spētu šos darbus veikt,
Tātad attiecīgi mums ir jānodrošina arī finansējums. Ja. Un bieži vien mēs saskaramies ar situāciju, kad iedzīvotājs saka, bet te taču nav gadiem nekas darīts. Ja. Kā tad būs? Vismaz varbūt tos stāvvadus varētu kaut kā samainīt. Ja. Un tad mēs nonākam pie vienas tādas ļoti sāpīgas lietas. Mums nepieciešams pieņemt lēmumu. Un ar šiem lēmumiem bieži vien daudz dzīvokļu ēku iedzīvotājiem ir diezgan grūti. Ja? Un kas notiek? Jo māja tāpat prasa šo savu nodevu, kas saistīta ir ar tās uzturēšanu. Ja? Un ko mēs redzam? Mēs redzam, ka ir rēķinos arvien biežāk mums parādās tāda ailīte, tāds un tāds remonts, jumta remonts, piemēram, ja? Un pretī ir šī remonta izmaksas. Un tad mēs, būdami ļoti advancēti un veikli cilvēki, ieklikšinām Googlē jumta remonts un skatāmies, kā nesamērīgas cenas. Kāpēc tā? Kāpēc es tik daru? Kāpēc mums neviens neuzprasīja? Ja? Un šie visi jautājumi mums sāk virmot un meklē kaut kādu tādu risinājumu. Ja. Un tad es domāju, ka šobrīd gan sociālajos tīklos, gan radio, gan televīzija runā ļoti daudz par daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu. Ja. Un tajā brīdī, kad mēs šo informāciju dzirdam, mēs tā kā pēkšņi sākam domāt, varbūt mēs to varam attiecināt arī uz savu ēku. Ja. Un tad ir jautājums, kā to īsti izdarīt. Ja. Un šeit ir ļoti daudz mītu. Viens no mītiem, kad tas ir ļoti sarežģīti un ļoti dārgi. Jā, es atzīstu, jā, nav viegli, tas ir pietiekami sarežģīti, jā, izmaksas arī ir pietiekami lielas. Jā. Ļoti bieži ir tādi iebildumi, ka mēs jau esam padzīvojuši šajā mājā, mēs esam seniori, mums ir pensija, jā, mēs spēsim samaksāt par ēkas atjaunošanu. Bet te uzreiz ir jautājums. Jau manis pieminētie avārijas darbi, kuri ir neplānotas izmaksas, ja? Un es domāju, ka tas tieši senioru mācīņus ļoti apgrūtina. Ja? Un tad, kad mēs aizdomājamies par to, kas tad mums būs īsti jādara, tad mēs saprotam, ka tā daudzdzīvokļu māja ir mūsu īpašums. Un tā tad mums jāņem tā daudzdzīvokļu mājas apsaimniekošanas vadība savās rokās. Šeit uzreiz gribu pateikt, ka tas nenozīmē, ka mums ir jāapsaimnieko, jāņem rokās slota un jāiet uz ielas un jāsāk slaucīt un tur jāpieslēdz apkure un jāatslēdz tā un vēl daudz citu jautājumu. Tas noteikti nav tā. Priekš tā ir speciālisti, ir šīs servisu organizācijas, ar kurām jūs mājas īpašnieci slēdzat līgumu. Un šī līguma pamata jūsu pilnvarojumu apjomā tad arī pārvaldnieks darbojās. Protams, ka tajā brīdī, kad mēs domājam tikai par apsaimniekošanu, tā ir viena šīs ēkas, teiksim, attīstības ceļa daļa, ja, jo pēc būtības, ja mēs arī uzmanīgi klausamies masu mēdījus, ja, un skatāmies uz saviem apkures rēķiniem, un tad dzirdam šo vārdu energoefektivitāti, gribot, negribot, mēs to sasaistam, ja, un tad vēlamies saprast, ko tad tas īsti nozīmē. Un te mēs uzzinām, ka gan valsts, gan pašvaldība pietiekami daudz līdzekļus rezervē un nodrošina granta, tātad dāvinājuma veidā, daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājiem. Ja, un tātad tas jau ir pietiekams motīvs, kāpēc mums, kā daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājiem, būtu jēga iesaistīties šajā procesā un attiecīgi arī paņemt šo naudu. Ja. Jo pārsvarā šeit ir tāda viegla soļu schēma, ja, kurā mēs redzam, kā tas īsti notiek un kur mēs esam un kur mēs tā kā gribētu būt. Ja. Protams, tiem gadījumiem, kad daudzdzīvokļu ēku uzskata, ka 50 gadus veca ēka ir ļoti laba un viss strādā, protams, pat ar tiem dzīvokļu īpašniekiem mēs šobrīd nerunājam. Mēs tomēr runājam ar tiem dzīvokļu īpašniekiem, apsaimniekotājiem, ja, kuri tomēr saprot, ka ēkas eksploatācijā ir jāiegulda līdzekļi, ja, un ja tas nav darīts pietiekamā apjomā daudzu gadu garumā, pēc būtības katru gadu, ja,
tad ir tas brīdis, kad ļoti iespējams, ka šie līdzekļi būs jāiegulda lielā apjomā, ja mēs vēlamies turpināt šajā ēkā dzīvot ne tikai droši, par saprātīgām cenām, bet arī tīri estētiski, glītās ēkās, modernās ēkās. Ja? Un šeit ir tas brīdis, kad mēs arī saprotam, ka mēs to tiešām varam izdarīt. Ja? Un tie ēkas atjaunošanas soļi ir pietiekami vienkārši, jo pirmais vienmēr ir iniciatīva. Ja? Tātad mēs daudz dzīvokļu ēku iedzīvotāji saprotam, ka mēs kaut ko gribam darīt. Protams, ka mums ir pārvaldnieks, pie kura mēs varam griezties, ja? Un es zinu, ka ļoti daudzi, tā skaitā Rīgas pārvaldnieki, arī ir ļoti ieinteresēti sakārtot šīs ēkas un var sniegt jums arī atbalstu šo jautājumu risināšanā. Ja? Bet, protams, lai jūs varētu piesaistīt šo sabiedrības naudu, tātad, kas pie tam vēl ir dāvinājuma formā, ja, tātad ēka ir jāpārņem valdījumā. Šajā seminārā es ļoti detalizēti par to nestāstīšu. Ja. Es tā diezgan ātri izskriešu cauri, jo šodien semināra tēma mazliet ir cita. Ja, bet tie, kas vēlās padziļināt par katru solīti, tātad gūt informāciju, tātad aicinu pieteikties mūsu resursā renovē.lv. Ja. Nu, un šeit, protams, tajā brīdī, kad mēs pārņemam ēku valdījumā, mēs pēc būtības nobeidzam šo privatizācijas procesu un kļūstam ēku pārvaldnieki. Ja. Pirmā darbība, ko mēs veicam, mēs izvēlamies savu apsaimniekotāju. Tas var būt arī apsaimniekotājs, ar kuru mēs sadarbojamies šobrīd. Ja. Nu, un tad ir tas mūžīgais jautājums, ko tad īsti darīt? Kā mums skatīties uz šo ēku? Ja? Jo no vienas puses mēs veicam vizuālu apskati, kādam nepatīk kāpņu telpa, kādam nepatīk plaisas sienās, ja? Kāda tad īsti ir situācija? Nu, un šeit trešajā solī mēs redzam, ka lai vispār saprastu, kas ar mūsu ēku ir, kādā tā ir stāvoklī, ja, un tad attiecīgi pieņemtu nākošos lēmumus. Ja, tātad ir ēka jāizvērtē, jāveic divas šīs ekspertīzes, kas ir energoaudits un tehniskā apsekošana. Tie ir divi pamatdokumenti, kuriem ir jābūt rīcībā katras ēkas īpašnieku tātad šajā tehniskās dokumentācijas portfelītī, jo tas ne tikai nozīmē to, ka jūs tūlīt dosieties un atjaunosiet ēku kompleksu vai veiksiet kādus milzīgus remontdarbus, bet tas jums parāda, kādas ir mājas šis nolietojums, ja, kādā secībā, kārtībā un kādos termiņos jums ir jāveic darbiņi, lai jūs saglabātu savu ēku atbilstoši eksploatācijas noteikumiem. Ja. Šeit ir ļoti bieži arī tajā brīdī, tad, kad daudz dzīvokļu ēku iedzīvotāji saņem šos dokumentus, tad viņi var arī izvērtēt apsaimniekotāju piedāvājumus par tekošajiem remontdarbiem. Ja, jo patiesībā šie ir tie dokumenti, saskaņā ar kuriem tad būtu arī jāveic šie remontdarbi. Ja. Tātad pats galvenais ir tehniskā apsekošana, tātad ēkas tehniskais stāvoklis un energoaudits. Energoaudits, tas ir atkal tas dokuments, kurš nosaka, kādā stāvoklī mums ir energoefektivitāte ēkas, kas var rezultēties ietaupījumos, ja mēs gadījumā ieklausīsimies energoauditora rekomendācijās. Ja? Nu, un pārsvarā gadījumu, tad, kad šie divi dokumenti ir saņemti, tad arī secinām, ka būtu ēka jāatjauno. Ja? Nu, un tad, protams, ir tehniskās dokumentu paketes trešā daļa, tas ir tehniskais projekts, kurā mēs iekļaujam gan to, kas ir rakstīts šajos divos dokumentos, ko es jau pieminēju, energoauditā un tehniskajā apsekošanā, un, protams, arī savas vēlmes, ja, ko mēs vēlamies izdarīt, piemēram, kāpņu telpu remonts, ja, un dažādi citi darbi, kas jums kā iedzīvotājiem droši vien ir labāk zinām. Ja. Tajā brīdī, kad mēs saprotam to apjomu, kas mums ir jāveic, tad mēs zinām arī, cik mums tas maksās, un tad mēs varam izvēlēties arī šī projekta finansēšanas tātad ceļu. Ja. Es pieskaršos arī viegli
viegli tām programmām, kuras šobrīd ir pieejamas, jā, lai rezultātā mēs no tādas ēkas, kuras mēs redzam šajā slaidā, jā, teiksim, no tās, kas ir kreisajā pusē, nokļūt tajā ēkā, kas ir labajā pusē. Jā. Tātad es jau izstāstīju, jā, principā par tehniskās dokumentācijas portfeli, jā, tātad tehniskās apsakošanas atzinums un energosertifikācija, tie ir tie galvenie dokumenti, uz kuru bāzes mēs tātad varam izveidot šo ekonomiski pamatoto darbu sarakstu, jā, kas kalpo savukārt par darba uzdevumu būvprojektam, kurā mēs visus šos darbiņus arī iekļaujam. Jā. Nu, lūk, un tā kā es solīju, jā, kā jūs arī redzējāt šī semināra nosaukumā, kāpēc tas maksā tik maz. Šobrīd es vairs pārēju no teorijas uz praktisko daļu, jā, un parādīšu jums mājas ceļu, kur šobrīd ir procesā uz ēkas atjaunošanu. Jā, procesā tad saprotu to, ka daudzdzīvokļu ēkas iedzīvotāji, tātad klasiskā ēka, jā, kuru jūs redzat fotogrāfijā, 318. sērija, jā, 5 stāvi, 55 dzīvokļi, platība, balkoni, kuri droši vien arī daudziem rīdziniekiem rada bažas, ko īsti ar tiem darīt. Jā. Tātad mēs iziesim šīs ēkas tādu tā kā praktisko ceļu, kādā veidā iedzīvotāji domā un kā viņi izvēlās risinājumus priekš savas ēkas. Jā. Tātad mums ir energo audits. Jā. Tajā mēs redzam dažādas lietas mums ir sarakstītas, jā, un redzam tur U-vērtības, jā, un citus parametrus, kurus speciālists ir sarēķinājis un devis rekomendāciju. Tātad jums ir, ja jūs vēlaties iekonomēt, jā, un sataupīt naudiņu, kuru pēc tam jūs varat ieguldīt šīs ēkas atjaunošanā, tātad ir nepieciešams veikt ēkas siltināšanu. Jā. Un konkrētās ēkas iedzīvotāji tātad izskata šos te variantus, kur ir atšķirība. Jā. Ir tādas daļas, kuras visām ēkām ir vienādas, bet ir tehnoloģiskā pieeja, kura var atšķirties. Tātad es domāju, ka vairums no mums zina klasisko apmetumu fasādi, jā, kur tiek montēta uz fasādēm vate un attiecīgi tiek apmesta. Jā, un tas vairāk vai mazāk zināms, bet šobrīd arī ir jauna tehnoloģija. Nu, nav viņa tāda īpaši jauna, jā, jo arī mūsu kolēģi reģionos, piemēram, Liepājā, diezgan bieži izmanto un patiesībā uz šo klasisko apmetumu fasādi, nu, principā jau vairs neskatās, jā. Tās ir tā saucamās ventilējumās fasādes. Un tātad mēs redzam šo izvērtējumu. Jā, mēs redzam izvērtējumu. Tātad kādus variantus, kādus tehnoloģiskos risinājumus mēs varam izmantot, jā, un tā atšķirība šajā plānošanas posmā ir tā, ka mēs pēc būtības gribam gūt informāciju par to, kāda tad ir tā ventilējumā fasāde un kāda ir tad šī parasta apmetuma fasāde. Jā, un ļoti būtiska tāda sadaļa ir, protams, apkurses sistēma, jā, jo mēs visi zinām, ka šīs mājas, ko jau mēs arī pieminēju, ir būvētas 30, 40, 50 un vairāk gadus atpakaļ. Tajā brīdī, kādas tās apkurses sistēmas bija, tādas tās arī būvēja. Pārsvarā ēkās tā ir vienfauruļa apkurses sistēma, kurā tiek padots šis karstais ūdens, jā, un tad viņš skraida pa māju, kaut kur viņš atnāk karstāks, kaut kur viņš atnāk vēsāks, un ļoti bieži mēs ēkās sastopamies ar tādu situāciju, ka 1. stāvā ir ļoti karsts, 5. stāvā ir ļoti augsts, un 5. stāva iedzīvotāji vēlās, lai būtu viņiem normāla temperatūra, kā rezultātā 1. stāva dzīvoklis tiek pārkurināts, atkal atveram vaļā logus, atkal tiek padots papildus siltums, jā, un tajā brīdī, kad teiksim, siltums, tā saucamajos padomu laikos, jā, tas vairāk bija kā rūpniecības blakus produkts, jā. Tad patiesībā to neviens neuzskaitīja un apkura bija pietiekami lēta, jā, un mēs visi tur kaut kā mēģinājām ar šo situāciju sadzīvot, lai gan
Ļoti bieži, jā, mēs arī zinām, ka, teiksim, nekustamā īpašuma tirgu ļoti bieži negrib cilvēki ņemt 5. stāvus vai 1. stāvus, jo tur vienmēr ir kaut kādas blaknes. Piemēram, no 1. stāvam nāk augstums no pagraba, 5. stāvam nenonāk karstais ūdens, jā, un vienmēr ir šie jautājumi, un tie tiek kaut kā lokāli risināti, bet, diemžēl to nav iespējams atrisināt šādas apkures sistēmas eksploatācijā. Ja? Un tā tad viens no tādiem ļoti svarīgiem pasākumiem, kas ir jāveic, tā tad ir jāpāriet uz divcauruļu apkures sistēmu, kas jums nodrošinās pirmkārt kvalitatīvu šo siltumu piegādi katrā dzīvoklī ar garantētu temperatūru. Tātad izvērtējot un īstenojot to, ko energoauditors ir rekomendējis, mēs būtībā varam panākt rezultātu, ka mēs visās dzīvokļu grupās varam nodrošināt vienādu temperatūru. Protams, tas mūs neierobežo, jo šajā gadījumā mēs aprīkojam arī šos radiatorus ar termoregulatoriem, ja, kas jau bāzē var nodrošināt kaut kādu temperatūru, ja, un pēc nepieciešamības arī šo radiatoru atslēgt. Ja, kas arī ir ļoti pozitīvi, jo tādā brīdī jūs atkal ietaupat, tātad maksājat mazāk, bet jūsu komforts necieš. Protams, arī par stāvvadiem visiem tiem jābūt ir izbalansētiem, un, protams, ir jāsakārto arī galvenais ēkas šis vadības centrs, tātad siltummezgls. Ja. Un, protams, veicot visus šos darbus, mums arī rodās arī citi darbiņi kaut kādi, kā zibens novede, tātad ventilācijas skursteņi, jumta renovācija, ja, lietus ūdens notek cauruļu sakārtošana. Tas viss ir arī šajā kompleksā ietverts. To visu būtībā jūs izejat, kā rezultātā mēs jau runājam par ļoti modernizētu ēku. Ja. Un šajā slaidiņā mēs redzam šo pārdomu ceļu. Tātad mums ir informācija, tātad mums ir piedāvāti varianti. Tātad mēs varam izvēlēties parastā apmetuma fasādi, un tad mēs redzam, kādas ir labās un sliktās īpašības. Ventilējumā fasāde ir dārgāka par 20–30%, bet savukārt to var uzmontēt arī apstākļos, kad parastā apmetuma fasāde, piemēram, nevar uzmontēt. Tātad ilgāks eksploatācijas laiks, varbūt tās vieglāka kopšana, jo ventilējumās fasādes, tur var nomainīt atsevišķu posmu, un tur var darboties arī ar augstspiediena mazgāšanas iekārtām, kā rezultātā diezgan viegli ir sakārtot šo fasādi, ja rodās kādi netīrumi, ko mēs nevaram teikt, teiksim, par šo klasisko apmetumu fasādi. Tur atkal jādomā ir par apmetumu atjaunošanu un krāsošanu, un tad ilgtermiņā, bet, kā jūs redzat, šīs atšķirības nav tik kardinālas. Protams, ja mēs nedomājam par cenu. Bet šeit atkal ir tā, ka ilgtermiņā tā cena izlīdzinās. Un tā tad mums ir šī informācija, un tad mēs kā dzīvokļu īpašniekiem varam tātad arī izvēlēties šo risinājumu. Tas pats attiecās arī uz apkures sistēmu. Viens ir skaidrs, ka jāpāriet uz divcauruļu apkures sistēmu, bet šajā brīdī mums atkal rodās tāds jautājums, mēs esam dzirdējuši par tādu horizontālo apkures sistēmu, kur tad tur ir tas sāls, un kāpēc cilvēki izvēlās šo horizontālo apkures sistēmu. Un kā jūs redzat šajā slaidā, tātad izvēloties šo horizontālo apkures sistēmu, pēc būtības ir iespējams maksimāli pietuvināt daudz dzīvokļa patēriņu tai reālai patiesībai, jo citos gadījumos tur tiek apkurināts arī koplietošanas telpas, un tad tur rodās arī citas izmaksas. Protams, var palikt arī pie klasiskās
šīs vertikālās apkures sistēmas, jā. Kā rezultātā pie tās caurulītes, kas mums dzīvoklī jau ir, rodās vēl papildus caurulīte, jā. Nu, un, protams, tā kā šeit runa ir par iekšdarbiem, tātad par remontiem mūsu konkrētajā dzīvokļa īpašumā, tad mēs, protams, redzam arī ietekmi, kāda var rasties, ja mēs izvēlamies vienu vai otru sistēmu. Ja. Konkrētās ēkas iedzīvotāji vēlējās ļoti, lai tiktu iekļauti arī alokātori. Tātad viņi vairāk tendēti uz vertikālās sistēmas sakārtošanu, izmantojot alokātorus. Ja. Tur, protams, šis liederības koeficients ir mazliet mazāks, ja, jo tomēr tiek piemēroti koeficienti. Gala dzīvokļiem ir vieni koeficienti, vidus dzīvokļiem citi koeficienti, un, protams, arī runa ir kādā veidā tiks apmaksāta koptelpu, respektīvi piesildīšana. Jā. Šeit es uzreiz varu piebilst, ka teiksim, mans uzskats ir subjektīvais, protams, jā, ka tajā brīdī, kad ēka ir labi nosiltināta, kad apkures sistēma ir saplānota, pareizi aprēķināta, aprīkota ar termoregulatoriem, tad pēc būtības tā alokātora nozīme samazinās. Alokātors tā tad ir ierīce, kas sadala maksu, jā, tā lai nebūtu nevienam arī pēc tam jautājumu, kas tad īsti ir alokātors. Jā, alokātors neko netaupa, tas tikai sadala to maksu, kas ienāk sistēmā. Jā. Tā, un tagad mēs ķeramies pie paša interesantākā. Jā. Tātad mēs esam izvēlējušies savu ceļu. Jā. Šajā gadījumā, tā kā mēs esam daudz un mūsu uzskati un viedokļi par dažādām tehnoloģijām var būt dažādi, tāpēc arī esmu ietvēris jums vairākus variantus, kā tad īsti jūs varat tātad skatīties uz šiem jautājumiem. Jā. Tātad šeit ir divi varianti. Pēc būtības mums jau ir kaut kādas kontroles tāmes, tātad jau nāk kopā ar energoauditu un tehnisko atzinumu. Jā, tātad mēs varam papētīt, cik tas maksā, un tur mēs jau varam rēķināt. Bet mēs varam izmantot arī citu metodi, tātad izmantot pēdējā gada līdzīga tipa ēku atjaunošanas izmaksas, kuras mēs prognozējot to īsti, cik tas maksās tieši mūsu konkrētajā ēkai. Ja? Tātad mēs te varam šo te visu iekļaut. Ja? Un kā jau mēs te vienojāmies, ja? Vai nevienojāmies, vai izskatījām šos variantus. Ja? Tātad mums ir daļas, kuras ir nemainīgas, ja? Tātad, kuru izmaksas nemainīsies, piemēram, bēniņu siltināšana, ja? Cokolu siltināšana. Tā pie visām tehnoloģijām ir pēc būtības vienāda, tātad ir vienāda cena. Bet kā varianti mums ir tātad parastais apmetums ventilējumās fasādes, horizontālā apkura, vertikālā apkura. Ja? Un tātad attiecīgi mēs saliekot šeit pa variantiem un izmantojot šo cenu statistiku, ja, kura mums ir jau par realizētajiem objektiem, tātad mēs sastādot šo tabulu, ja, tātad mēs varam iziet uz šiem aprēķiniem, ja, kuri mums pēc tam ļaus sarēķināt arī to, cik īsti mums tas izmaksās. Jā. Un tā tad dejot cauri visām šīm pozīcijām, kas pēc būtības ir tās pozīcijas, kuras ir norādītas tehniskajā atzinumā, kuras ir norādītas energoauditā. Ja? Mums pretī rodās tātad risinājums un cena. Ja? Tātad, mēs varam tātad skatīties, kas tad mums galu galā tur izveidojās tajās kopsavilkos. Un tātad izvēloties variantu 1, 2, 3 vai 4, tātad mums ir projekta kopējās izmaksas. Ja? Un tātad mēs te redzam, kad teiksim, variants numur 4 ir dārgāks par variantu numur 1. Ja? Un, protams, mēs ņemam vērā to, kas ir norādīts arī energoauditā un varam prognozēt arī tos ietaupījumus, kas mums varētu rasties gadījumā, ja mēs sakārtojam šo apkures sistēmu, ja, jo jums ir jāsaprot, ka
Mēs balstamies uz tādiem diviem pamatprincipiem, kā mēs apmaksājam šo projektu. Šajā gadījumā es domāju mājas atjaunošanas projektu. Tātad viens ir tas, ka mēs saņemam dāvinājumu no valsts vai pašvaldības, ja? Un otrs, ka mēs sakārtojam visas ēkas inženieris tīklus, nosiltinam ēku, kā rezultātā mēs tērējam ļoti maz pret iepriekšējo periodu. Ja? Protams, vienmēr man uzdod jautājumu, bet kā tur būs ar tiem Euriboriem un citiem bankas procentu maksājumiem, tāpēc tabulā viss ir iekļauts. Ja? Tātad pēc semināra katrs varēs iziet cauri un izpētīt. Ja? Tātad ir visas izmaksas ir iekļautas. Tātad ir paredzēts arī tas, kādi speciālisti mums būs vajadzīgi, jā, lai mums nav negaidīts pārsteigums, ka viena tāmes summa ir, teiksim, kopējais šis projekta izmaksu līmenis, bet mēs ietveram arī visus iesaistītos. Jā. Tātad, kas mums būs nepieciešams? Mums būs vajadzīgs projektu vadītājs, jā. Mums būs vajadzīgs projektētājs, mums būs vajadzīgs autoru uzraugs, mums būs vajadzīgs būvu uzraugs, jā, un tātad visas šīs pozīcijas mēs arī ietveram šajā tāmē, jā, šajā konkrētajā ēkā jau tātad ir noslēdzies projektētāja atlases process, jā, un tātad mēs redzam, ka šai 5-stāvu ēkai tātad tūpi 18,000 maksās šī projekta izstrāde, jā. Tā, un tad, kad mēs esam visu šo salikuši tabuliņā, tad mēs skatāmies, un kas tad mums te īsti iznāk. Jā? Tātad mēs redzam, ka mums ir projekta izmaksas, mēs varam sarēķināt, cik būs attiecināmās izmaksas, kuras mums kompensēs altums. Jā? Tātad, kāds tad īsti mums būs jāņem arī kredīts, un cik mums iznāks uz katru dzīvokļu īpašumu, uz katru kvadrātmetru, tātad šis izlīdzinātais maksājums par kredītu. Ja? Tātad šobrīd mēs esam nonākuši šeit. Ja? Tā, nu un te kopsavilkums tagadējā rēķina un maksājuma prognēžu modela kopsavilkuma tabula, ja? kurā tad mums atklājās tā patiesā aina. Ja? Tātad, ko mēs redzam? Ko mēs maksājam pašreiz? Tātad, apsaimniekošana redzam, jā, tātad, no kurām pārvaldības izmaksām tiek apsaimniekošanas izmaksām, uzkrājumam, cik mēs redzējam, jā, kāds ir apkures maksājums par kvadrātmetru mēnesī, jā, un attiecīgi arī karstais ūdens, jo tās ir divas kopējas lietas, kas jums arī dod ieteikt, un tad mēs redzam, kāds ir gala rezultāts, tātad mēs redzam summu €53. Šai konkrētai mājai 318. sērija, māja atrodas Juglā, jā, tur ir paredzēta arī balkonu labošana, viss tas tur ir ietverts. Jā. Nu, un tagad mēs skatāmies, kā atkarībā no varianta, kuru mēs esam izvēlējušies, tātad mums šī viena kvadrāta, saglabājot visas šīs pašas pozīcijas, jā, tātad mēs redzam, kā mums veidojās šī tabula. Jā. Kur ir izmaiņas izmaksu prognozē? Izmaiņas ir iemaksās tajos fondos, kurus mēs veltījām tā kā uzkrājumiem. Jo ja mums pēc būtības ēka pilnībā atjaunot, tad mums šobrīd vairs tik liels uzkrājums nav jāuztur. Jā, tātad attiecīgi mēs to varam visu samazināt un nemaksāt. Ja? Un tad, ja mēs ejam cauri katram variantam, ja mēs skatāmies to slaidu, kurā mēs bijām ietvertos darbus par variantiem, ko mēs gribam realizēt, ja? Tātad mēs redzam šo skaitļu rindu, un mēs redzam, ka pirmajā variantā tātad mums šis maksājums ir nāk klāt pie esošā rēķina. Tātad māja ir atjaunota, modernizēta, mums ir jauni inženieru tīkli, ja? Viss mums ir sakārtots, skāpju telpa smaržīga un tīra, ja? Un mēs redzam klāt, ka pie esošā rēķina mums nāk klāt 18 centīmus kvadrātmetru. Un tātad ņemam šo tipveida ēkas vidēji statistisko dzīvokli 50 kvadrātmetri, tātad mēs redzam, ka
ēka ir moderna, bet piemaksājam mēs pie rēķina tikai 9 eiro. Ja? Ja? Protams, es uzreiz skeptiķiem atbildīšu, ka šī ir tikai prognoze. Ja? Tātad mēs pieļaujam arī šo iespējamo sadārdzinājumu vai palētinājumu plus mīnus 15%, ja? bet vairāk vai mazāk mēs izejam uz šiem cipariem. Ja? Ir dažādas ēkas, es apzināti paņēmu šo ēku, jo tas ir reāls projekts, ja, kurš šobrīd iek, un ļoti interesanti būs paskatīties, kāda tajā brīdī, kad šis projekts noslēgsies, kāds būs tas patiesais cipars, ja, vai mūsu prognozes būs piepildījušās vai nē. Un tagad mēs padomājam, paskatāmies uz šo ciparu. 50 kvadrātmetru dzīvoklis, 9 eiro mēs piemaksājam pie rēķina. Ēka ir jauna, skaista, moderna, droša, balkoni ir kārtībā, par apkuri tīri psiholoģiski mēs maksājam maz. Jā, nāk klāt kredīta maksājums, bet jūs redzat, ka tas neapgrūtina mūsu finanšu plūsmu kā ģimenei. Ja? Nu, un, protams, atšķirībā no variantiem, mēs, kad, nu, teiksim, pat visdārgākajā variantā, ja, nu, teiksim, tā summa šobrīd grozās tādam 50 kvadrātmetru dzīvoklim, tur 11 eiro. Jā. Protams, vienmēr procesā, teiksim, saskaņā ar iedzīvotāju vēlmēm var rasties vēl papildus kaut kādi pieprasījumi, kaut ko sakārtot vai saremontēt vai kaut kādas papildus ekstras. Jā. Tad attiecīgi, protams, šis stabiņš un šī kopsumma, jā, ko mēs maksāsim par kvadrātmetru nākotnē, tā, protams, var izmainīties. Jā. Un tāpēc ejot un uzsākot šo energoefektivitātes programmu tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri saka, ka tas ir nesamērīgi dārgi, ka mēs nekad to nespēsim samaksāt, tad lūdzu, jums ir sagatavota atbilde. Ja? Tātad balstoties uz šāda tipa metodiku, protams, katrai mājai šis ceļš un aprēķins būs stipri individuāls. Ja? Un man ir arī aprēķini, kurā ēka ieekonomē. Un nevis, teiksim, šis kvadrātmetru sadārdzinājums nav ar sarkanu krāsu, bet ar zaļu. Tā tad ir ekonomija. Ja? Arī tādi varianti ir. Bet es šeit apzināti ieliku tādu, kur šis sadārdzinājums ir. Protams, manā skatījumā, ņemot vērā to, kas notiks ar ēku un cik līdzekļu dzīvokļu īpašniekiem būs jāiegulda tādā gadījumā, ja viņi neko nedarīs. Ja? Nu, manā gadījumā tas, es uzskatu, ka tas nav nekāds sadārdzinājums, ja, šie 10 vai 20 eiro. Ja. Nu, tātad es arī aicinu, ja, tajā brīdī, kad jūs sākat šo procesu virzīt, tad mēs vienkārši pieturamies pie konkrētas informācijas, tātad energoaudits tehniskais atzinums, ja tajā brīdī jau tad mēs gribam uzzināt, tad mēs varam modulēt, ja, tas varbūt tās būs tāda ar lielāku šo novirzi, šie ciparu precizitāte. Ja. Tajā brīdī, kad mums ir būvprojekts, mums jau ir diezgan zināma precīzi kontroltāmi, tur jau mēs vēl precīzāk varam tātad izprognozēt to visu. Ja. Un tajā brīdī es domāju, ka skatoties uz šādu tabulu, iedzīvotājiem arī bija ļoti viegli pieņemt šos lēmumus. Ja, kad viņi, jā, mēs vēlamies piesaistīt šo altuma naudu, šo grantu, jā, tātad atjaunot ēku, jo mēs zinām jau ar garantiju, jā, kad mūsu rēķins, kuru mēs maksājam tagad, pieaugs par tik un tik. Ja, tātad šī ir tā metodika, ko es iesaku visiem izmantot. Ja ir gadījumā grūtības, teiksim, ar šo sastādīšanu, tad, protams, kā jau es minēju, laipni esat gaidīti mūsu saitē renovē.lv šajās konsultācijās. Ja. Nu, bet neskatoties ne uz ko, mēs te varam smuki aprēķināt, bet kur tad tā naudiņa mums ir? Ja. Kas mums var finansēt? Es jau redzēju čata sadaļā, ja, jau bija uzdots jautājums. Energoaudits ir dārgs, ja, man grūti tā spriest, ko nozīmē dārgs, ko nozīmē lēts, ja, bet šeit uzreiz ir tāds laba ziņa visiem, ja, ka tehniskās dokumentācijas portfelis pilnībā tiek finansēts Rīgas enerģētikas aģentūrā. Tātad tas ir ļoti svarīga ziņa. Jūs esat pirmie, kas publiski to uzzina.
Un tā tad varat iepazīties, ja tuvākajā laikā mēs arī publicēsim visus dokumentu pielikumus, ja, kas tieši attiecās uz jums. Jūs varēsiet piedalīties un attiecīgi saņemt šīs tehniskā dokumentācijas portfeļa izmaksas. Es tad ilgi neaizkavēšos, jo mūsu semināra otrā daļā mana kolēģe arī jums ļoti detalizēti izstāstīs par šo programmu. Tātad, kur mēs esam? Tātad, ja mēs uzsākam ceļu, tehniskai dokumentācijai, mēs jau varam piesaistīt līdzekļus. Ja? Lieliski. Ejam tālāk. Bet kā tad tehniskā dokumentācija ir tātad izstrādāta, tā ir apmaksāta, ko tālāk? Ja? Un tālāk tātad mums ir divas šīs programmas, tātad attīstības finanšu institūcija Altuma, tātad valsts programma, daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes, kuras ietvaros šobrīd tātad darbojās šī programma. Tur gan tie līdzekļi iet strauji uz beigām. Un ļoti iespējams, ja klausītāji mūsu vēl nav uzsākuši šo procesu, tad visdrīzākais šajā programmā mēs nepaspēsim iekļauties, jā, bet šeit ir labā ziņa tā, ka nebūs nekādas pauzes, būs uzreiz nākošā programma, kuras nosacījumi pēc būtības neatšķirās no esošās programmas. Tātad šis atbalsta granta apjoms būs 40%, jā. Bet tur ir ļoti interesanta tāda lieta, par kuru es arī aicinu visus mūsu klausītājus padomāt, ja gadījumā 3 un vairāk ēkas vienlaicīgi dodās uz šo atjaunošanas procesu, ja, tad attiecīgi šis granta apmērs var būt arī 50%. Ja. Nu, un šeit ir tas stāsts, kā tas izskatās praksē. Nu, viena lieta ir tāda, kad apkārt mums ir nolupušas mājas, un viena ir mūsu māja, tā smukā. Jā, mēs viņu nemaz neredzam, jā, jo ko mēs redzam, mēs skatāmies pa logu. Jā, protams, ka mēs nākam uz šo māju, mēs redzam un varam novērtēt savu darbu. Es jums varu apgalvot, ka cilvēki, pat skeptiķi, kuri ir izgājuši šim procesam cauri un galu galā pieņēmuši šos lēmumus par ēkas atjaunošanu, šobrīd skatās uz to lepnumu. Jā, un ļoti, ļoti daudz labu piemēru, jā, kurus arī, ja gadījumā vēlēsieties papildus uzzināt, tad mēs varam šos piemērus visus arī izskatīt arī konsultācijas laikā. Jā. Jā, tātad mēs jau runājam par vairāku ēku vienlaicīgu atjaunošanu, un mēs veidojam savu apkaimi, savu vidi. Jā. Un šeit ļoti organiski uzreiz iekļaujās Rīgas domes īpašuma departamenta tātad līdzfinansējumi, kuri arī ļauj piesaistīt līdzekļus tieši jums ēkai piesaistītā zemes gabala labiekārtošanai. Ja? Ja jūs esat jo vairāk ēku, jo vairāk līdzekļu. Ja? Teiksim, protams, arī viena ēka netiek apdalīta, un ja gadījumā jūs vēlaties piesaistīt teritorijas labiekārtošanas līdzfinansējumu, tad jūs varat piesaistīt šo summu 10 000 apjomā. Ja? Tātad visa informācija ir saitē atjauno.riga.lv. Ja, un tur iepazīties arī ar nosacījumiem. Ja. Kā jau es minēju, tiek arī Rīgas pilsēta ir sagatavojuši šo portfeli ar līdzfinansējumu, tātad energoefektivitātes un citu darbu, kas saistīta ar ēkas drošību un atsevišķu elementu atjaunošanu. Un tātad šīs programmas ietvaros ir iespējams iedzīvotājiem saņemt līdzekļus līdz 50 000 eiro. Ja. Tātad, kas ir jauki ir tas, ka Rīgas Altuma programmā ir jāsasniedz konkrēts mērķis, tātad ietaupījums 30%. Ja. Tad Rīgas domes programmas ietvaros jūs darbojieties vienkārši saskaņā ar energoauditā norādīto. Ja. Tātad, ja jūs veicat to darbu apjomu, kas ir energoauditā norādīts, tātad tas arī tiek pieņemts un no jums attiecīgi tiek izmaksāts šis līdzfinansējums. Rīgas līdzfinansējums ir ļoti izdevīgs nelielām ēkām, ja, kur ir varbūt tās un vēsturiskām ēkām, kur varētu būt tie riski, ja, ka mēs ļoti daudz darbus tieši, kas saistīti ar energoefektivitāti, nevaram veikt.
Un attiecīgi tad mēs varam izmantot šo Rīgas līdzfinansējumu, kur jūs teicu, ka tur nav jāsasniedz konkrēts ietaupījums, bet jārealizē tie darbi, kurus norādīs energoauditors. Ja. Protams, Rīgas programmā arī ir vēsturisko fasāžu atjaunošanas programma, ja, jo, ja mēs pārvietojamies Rīgas pilsētā, mēs redzam, ka pamazām no pelēkām, tādām neiztīgsmīgām putekļainām ēkām pilsēta iegūst jauns, skaistus vaipstus, ja, krāsainus, tiek atjaunot šīs vēsturiskās mājas, tiek izcelti šie elementi, un kā rezultātā Rīga kļūst skaistāka, un jūs vēl varat saņemt līdzfinansējumu. Jā, tātad, kā jau teicu, par līdzfinansējumiem es tā detaļās neieslīgšu šodien, jā, bet tie, kas vēlās, var pieteikties konsultācijām. Jā. Šeit es izmantoju vienu mūsu pilsētas lielākā apsaimniekotā Rīgas nama pārvaldnieka vienu slaidiņu, jā, lai parādītu jau ēku, lai parādītu ēku, kāds ir bijis tās ceļš. Šai ēkai nebija viegli, jā, bet interesantais stāsts ir tas, kad iedzīvotāji savācās kopsapulcē, jo visus bija nokaitinājuši ļoti sliktais kāpņu telpas stāvoklis. Viņi savācās, kaut kas ir jādara, ir jāsakrāj naudiņa, jāizmanto ietaupījums, lai mēs varētu atjaunot kāpņu telpas. Un tad vārds pa vārdam, bet ir programma, ir līdzfinansējums. Varbūt tās mēs kaut ko vēl varam padarīt vairāk, vēl kaut ko, jā, un rezultātā ēka startēja uz kompleksu ēkas atjaunošanu. Jā, tātad sakārtoja visus inženiertīklus, jā, tātad sakārtoja fasādes, pagrabus, jumtus. Jā. Vienīgais, ko viņi nepaspēja izdarīt, jo bija arī citi apgrūtinājumi, bija Covid, tur bija grūtības ar būvniekiem. Jā. Un vienīgais, kas ir palicis neizdarīties darbiņš, tā ir tā kāpņu telpa, ar kuru pēc būtības viss sākās. Bet šobrīd iedzīvotājiem ir ļoti izdevīgi rēķini, ja, un kā rezultātā viņi šobrīd krāja, lai arī atjaunotu citas programmas ietvaros arī šīs kāpņu telpas. Ja. Un tā, lai būtu tas pilnīgi saprotami, ja, es pademonstrēšu mazliet tos rēķinus, ja, jo tie, kas ir Rīgas nama pārvaldnieku klienti, vairāk vai mazāk pazīst šo formiņu, ja, un tagad mēs redzam 23. gads, ja, atjaunota māja ar visiem kredītiem, ar visu tipveidu dzīvokli, 66 kvadrātmetri. Ja. Mēs redzam, ka izmaksas ir mazākas nekā neatjaunotā mājā. Ja. Tā tad redzam arī adreses, tā kā varam secināt, kur mums ir tie plusi. Ja. Un paskatoties ailīt siltumenerģija, tā tad mēs redzam, ka vienādos laika apstākļos atjaunotā māja maksā par akuri tātad 79 eiro, teit ir 170. Ja. Jūs jūtat, kādu summu mēs pārmaksājam neatjaunotās mājas dzīvokļu īpašnieki, tad, kad ir aiz loga ir kaut kāda temperatūra stipros mīnusos, ja, un ko mēs varētu maksāt, ja mums ēka būtu atjaunota. Jā, šeit Viktors uzdeva jautājumu, es uzreiz varu atbildēt. Jā, apkurs sistēma arī tika pāriet uz divcauruļu apkurs sistēmu, jo tas ir, pēc būtības, tas ir, es negribu teikt, ka ir obligāts pasākums, jā, jo ir arī citi risinājumi, bet tas vairāk velk uz to, kas kopais maksā dārgāk, jā, jo var arī viencauruļu sistēmu aprīkot ar apvadu caurulītēm, tur ir arī metodikas, bet tas nav lēti un efekts ir daudz mazāks. Ja. Tātad mēs skatāmies 23. gada tātad, rēķinus, un šeit mēs paskatāmies 24. gada. Atkal tās pašas mājas, 24. gada, tātad 24. gada februāris, ja, un mēs redzam, ka šeit drusku tās summas ir savādākas, bet jebkurā gadījumā atjaunotās mājas rēķins ar visu kredītu ir lētāks. Ja. Šeit ir vairāk tāds stāsts par to, ka vai mēs gribam, teiksim, naudu, ja mums kāds pateikt, pieeja pie logu un izmet ārā 100 eiro, mums liktos, tas ir kaut kas savādi. Tas ir kaut kā savādi. Ja. Un šeit, piemērs, mēs esam neatjaunotā mājā dzīvot, ciest diskomfortu un tai pašā laikā vēl mest šo nosacīto naudas summu ārā pa logu. Ja.
Tātad, es jau pieskāros, kad atjaunotai ēkai, protams, samazinās šie siltumenerģijas izmaksas, kā rezultātā jūs varat sekt to kredītu, kuru jūs ņemat, lai sektu to savukārt daļu, kur jums nesadz dāvinājums grants. Protams, Rīgas pilsētā tajā brīdī, kad ēka ir atjaunota, uzreiz piešķir arī 90% nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi. Tātad, es nestāstīšu to, ka tirgus vērtība tur palielinās, tas arī ir skaidrs. Un pats galvenais, ka jūs apturat ēku konstrukciju, šo noārdīšanās procesu, jo pēc būtības kompleksās atjaunošanas rezultātā tiek iziet cauri visām ēkas konstrukcijām, un tās vēl tiek papildus apstrādātas, sakārtotas, un iekonservētas. Un pēc būtības jūs esat piešķīruši ēkai jaunu dzīves ciklu. Un attiecīgi nākošos 15, 20 gadus pēc būtības nekādas problēmas jums vairs nedraud. Tā, un te jau es pieminēju, kad jaunā Altuma programma tātad skatīsies uz tādu kā kvartālu pieeju ļoti pozitīvi, kā rezultātā jūs varēsiet saņemt pa 10% lielāku grantu. Un mēs runājam, ka katras mājas, šīs izmaksas arī mūsu izskatītajā gadījumā, ir 900,000, pieņemsiet. Tad jūs saprotat, ka iesaistoties vairākām mājām un atjaunojot kā kvartālu, tātad jūs varat saņemt 90,000 vēl kā dāvinājumu papildus. Un Rīgas enerģētikas aģentūra kopā ar Rīgas tam pārvaldnieku un energopārvaldnieks, energoservisu kompāniju, tātad pārstāv arī šādu programmu Renewal, kuras ietvaros, tātad, ēkas vēlās ne tikai atjaunoties, bet arī sakārtot savu apkaimi, tātad vēl papildus var izmantot šīs programmas iespējas, tātad piesakoties līdz 27. septembrim tātad šajā programmā un attiecīgi arī varēs konkursu kārtībā pretendēt uz lielu atbalstu tieši teritorijas sakārtošanas. Zem tā es saprotu gan atkritumu laukums, gan bērnu laukums, gan apgaismi, gan celiņus, gan autostāvvietas, gan daudzas, citas lietas. Tā skaitā arī apstādījumus, kokus, tā, lai mums būtu ne tikai atjaunotas skaistas mājas, būtībā, bet arī teritorija ap to, lai mēs pēc būtības veidotu šos jaunos kvartālus. Jo ļoti bieži konsultācijās, es varētu nopirkt citu dzīvokli, es varētu nopirkt kaut kādā jaunajā projektā, bet es esmu tā pieredzis pie savas tās vides. Man tur dārziņš blakus, infrastruktūra sakārtu. Ir bedrainas tās taciņas, nav man nolikt, kur automobīli, bet man ļoti mīļš šis rajons. Un šīs programma tātad gan ēku atjaunošanas, gan arī kvartāla atjaunošanas pieeja, tātad ļauj jums sakārtot esošo, jums ļoti mīļo teritoriju, apkaimi, un tātad turpināt dzīvi šajā apkaimē, bet jau jaunā kvalitātē. Tā, tas tā kā ļoti ātri būtu arī viss.